Rīga – viena no skaistākajām metropolēm Baltijas jūras krastos. Ar savām celtnēm parasti apbur ikvienu, kurš te ierodas pirmo reizi. Pilsētas daudzveidīgajā arhitektūrā pamanāmākais ir jugendstils. Grūti atrast ielu stūri, kurā stāvot nebūtu redzams vismaz pusducis vai pat krietni vairāk šī stila ēku. Tā nav nekur citur pasaulē. Tieši jugendstils ir tā pamatvērtība, kas 1997. gadā noteica Rīgas vēsturiskā centra ierakstīšanu pasaules kultūras mantojuma sarakstā. Jebkuras pilsētas plāns, kurā atzīmētas jugendstila celtnes, salīdzinot ar tādu pat Rīgas plānu, izskatītos patukšs. Jugendstils bija 19. gadsimta nogales un 20. gadsimta sākuma mākslas stils. Savu uzvaras gājienu tas sāka gan tikai pēc gadsimtu mijas. Rīgā pirmā jugendstila ēka Audeju ielā 7 tika uzcelta 1899. gadā. Jugendstila ēku fasādes un arī iekštelpas bieži vien grazno dažādi tolaik jaunmodīgi, iepriekš neredzēti ornamenti. Augu motīvu rotājumi, izlocītu līniju vijumi, smejošas vai kliedzošas maskas un vēl daudz kas cits, kam vajadzēja atspūguļot laikmeta saspriegto garu. Īpaši apspēlēts tika skaistuma simbols – sievietes tēls. Runā, ka reiz pat noticis skaistuma konkurss starp akmens dāmām Rīgas namu fasādēs. Un par Miss Rīga pasludināta Daļava Smilšu ielā 2. Jugendstila būtība tomēr nav ornamentos. Tie var pat nemaz nebūt. Stils nāca ar jaunu, radošo metodi – piešķirt māksliniecisku izteiksmību praktiski lietišķajam. Jugendstila attīstības sākuma posmā to bieži vien izprata vienīgi kā tradicionālo, vēsturisko stilu formās sakņoto arhitektoniski dekoratīvo rotājumu nomainīšanu ar modernajiem ornamentiem. Kad jugendstils jau bija pieņēmies spēkā un paguvis iegūt gan apbrīnu, gan iznīcinošu kritiku, dekoratīvo formu spēles virtuozu uguņošanu sarīkoja būvinženieris Mihails Eizenšteins. Kādu 10 viņa celto ēku fasādes burtiski mutuļo visdažādāko, tolaik jaunmodīgo ornamentālo motīvu sablīvējumos un muģekļos. Jau pašās agrākajās jugendstila celtnēs skaidri jaušama stila racionālā iedaba. Racionāls tas nozīmē saprātīgs un lietišķs. Tāda, piemēram, ir ēka Brīvības ielā 55. No attāluma tā izskatās samērā vienkārši, bet tuvumā nevar vien beigt abrīnot tās daudzo un dažādo skulpturālo rotājumu klāstu un daudzveidību. Jugendstila periods bija Rīgas vēsturē vēl nekad nepieredzēta uzplaukuma laiks. Ik gadus uzcēla simtiem jaunu daudzstāvu mūra namu. Tie visi bija īsti jugendstila mākslas darbi. Divdesmitā gadsimta pirmās desmitgades otrajā pusē jugendstila ēku fasāžu mākslinieciskajā kompozīcijā aizvien pamanāmāk iezīmējās uzsvērti vertikāli dalījumi. Drīz šī izteiksme kļuva par vienu no visraksturīgākajām ievirzēm Rīgas jugendstila arhitektūrā. Šo stilistiku var dēvēt par statenisko jugendstilu. Bagātīgajā Rīgas stateniskā jugendstila ēku klāstā izceļas arhitekta Jāņa Alkšņa veikums. Viņš radījis arī vienu no pirmajām šīs stilistikas celtnēm īres namu Lāčplēša ielā 18. Lielākā daļa viņa celtņu, un to Rīgā ir vairāk nekā 130, ir augstākās raudzes arhitektūras mākslas darbi. Tām visām ir kaut kas izteiksmē līdzīgs, bet divas vienādas ēkas neatrast. Starp lielākajām Alkšņa celtnēm izceļas varenais Ozoliņa nams Brīvības ielā 88. Tas projektēts atbilstoši arhitektūras projektu konkursā ar augstāko godalgu novērtētajai idejai, kuras autori bija Konstantīns Pēkšēns un Ernests Pole. Viņi deva ēkai skeletu, bet Jānis Alksnis tai radīja dvēseli. Konstantīns Pēkšēns bija visražīgākais un daudzpusīgākais arhitekts visā Latvijas arhitektūras vēsturē.
Rīgā vien pēc viņa projektiem tapušas vairāk nekā 200 daudzstāvu mūra ēkas. Starp tām ir arī daudz stateniskā jūgendstila darbu. Šīs stilistikas celtnes veido arī ievērojamu daļu no arhitekta Eižena Laubes radošā mantojuma. Ar īpaši spilgtu izteiksmi izceļas ēkas Brīvības ielā 33 un 85. Viena no saudabīgākajām un spilgtākajām mākslinieckajām ievirzēm Rīgas jūgendstila arhitektūrā bija nacionālais romantisms. Tas bija latviešu arhitektu mēģinājums radīt savu nacionālo arhitektūru, balstoties uz tautas būvmākslas formu, valodas izjūtu, izmantojot stilizētu etnogrāfisku rakstu motīvus un, kā teicis arhitekts Eižens Laube, ieklausoties balsīs, kuras pauž mūsu latvisko sajūtu un kuras mums čukst lēni laika gars. Pirmās nacionālā romantisma celtnes bija Ķeniņa skola Tērbatas ielā un Kļaviņas nams Aleksandra Čaka ielā. Tās tapušas pēc Konstantīna Pēkšēna un Eižena Laubes projektiem. Laube bija galvenais nacionālā romantisma ideju veicinātājs. Vairākas viņa celtās ēkas ir šīs stilistikas simboli. Nacionālais romantisms ieņem redzamu vietu arī Rīgas 20. gadsimta sākuma arhitektūras metra Konstantīna Pēkšēna daļradē. Krišjāņa Valdemāra ielā ir vesels kvartāls, kurā ir vienīgi nacionālā romantisma ēkas. Lielākā to daļa celta pēc arhitekta Aleksandra Vanaga projektiem. Tās visas izceļas ar nacionālajam romantismam vispār raksturīgo izteiksmes smagnējību, enerģisku būvmasu kārtojumu un stāviem jumtiem. Tās ir kāda vārdos grūti aprakstāma, pirmatnīga spara un lietišķības apdvestas. Šāda formu valoda ar retiem izņēmumiem ir gandrīz visām Vanaga celtnēm. Vanags vadījis būvdarbus arī īres namam Jura Alunāna ielā 2A, kas celts pēc Helsinku arhitektu Knuta Vasašernes un Gustava Adolfa Lindberga projekta. Rīgā jūgendstila periodā darbojās gandrīz tikai vietējie arhitekti, un vairums no tiem bija Rīgas Politehniskā institūta arhitektūras skolas audzēkņi. Rīgā ir tikai dažas pēc ārzemju arhitektu projektiem būvētas celtnes. Pasaules slavenā flāmu arhitekta Henrija van de Veldes projektētais Pētera baznīcas pastorāta nams Vaļņu ielā iznīcināts pēc Otrā pasaules kara. Tagad šīs ēkas vietā slejas viens no viesnīcas Rīgas spārniem. Viena no Rīgas saudabībām ir koka ēkas. Jūgendstils to arhitektūrā iemiesojās lēni un negribīgi. Tikai pēc 1908. 1909. gada parādījās viena otra koka ēka, kuru fasādes tērptas laika garam atbilstošākās formās. Daudz koka vai pildrežģa konstrukcijā veidota jūgendstila ēku ir Mežaparkā, kas uzskatāms par Eiropā pirmo pilsētas dārza idejas īstenojumu. Jūgendstila mākslinieciskā metode iezīmēja mūsdienu arhitektūras sākotni. Atsevišķas jūgendstila celtnes ir tieši nākošā stila – funkcionālisma jeb modernās kustības priekšvēstneši, un pēc izskata tās ir pat grūti atšķirt no 20. un 30. gadu modernajām celtnēm. Kādreiz peltais un ievātais jūgendstils tagad ir abrīnots un godā celts. Tā ir daļa no Latvijas nacionālā lepnuma. Kopumā Rīga ir īsta jūgendstila arhitektūras metropole, kam līdzvērtīgu pilsētu pasaulē nav.